Tātad šodien mēs skatīsimies Marts Samsung Blink LV Original. Tu man zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Es zinu, kad tev Samsung zvan. Tad jau tikai pudeles skan. Es dzirdu, kad tā pudeles skan. Tad jau ar tev Samsung zvan. Kopš es pametu pilsētiņu uz tūlu, staigā ielas naudai sūkai kraniņu. Pasteji jau savlaik tā par čikanu, lai nagara nokodītam podogu. Kopš es pametu pilsētiņu tūlu, sāki savu pirdienu būt kā pārdot. Tagad jau vairs tu nevienam nedod, lai tad laikam būs no tevim jāzod. Tu man zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Es zinu, kad tas Samsung zvan. Tad jau tikai pudeles skan. Es zinu, kad tā pudeles skan. Tad jau ar tas Samsung zvan. Kopš es pametu pilsētiņu tū. Tagad jau vēl sāki šancēt Lombardā. Vakar tavu mammu paņem dibenā. Viņai pēc no manim paliek nahujā. Kopš es pametu pilsētiņu tū. Beidzi maksāt par to manu alimentu. Manas kurpes pielēji ar cementu. Tagad sāku tirgu pārdot ekskrementu. Tu man zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Es zinu, kad tas Samsung zvan. Tā jau tikai pudeles skan. Es zinu, kad tā pudeles skan. Tad jau ar tas Samsung zvan. Šitas dienas viss, ko daru, domāju, vai tu nepaņēmi man Samsungu. Domāju, vai tu nepaņēmi man Nokiju. Saki, no man pacan, es tev tagad pārubīju. Tev jau nevajag nevien pudeli, tu pat nemaksu, kad pipelnē. Kāpēc tu tad arī, kāpēc tu tad nešarī? Vienmēr sēdē mājās, māci spēlē Clash of Clans, man ir bans. Tev vajag vēl igrāt. CSGO is for good people. Tu man zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Es zinu, kad tas Samsung zvan. Tā jau tikai pudeles skan. Es zinu, kad tā pudeles skan. Tad jau ar tas Samsung zvan. Kopš es pametu pilsētiņu tū. Zvanītā. Esmu saņēmis vairākus anonīmus zvanus un pīkstinājumus no skolēniem, skolniekiem, mazgadīgām, kurām tas šķiet baigi jautri pīkstināt man un zvanīt man tā kā svešam cilvēkam. Un tad es tā izdomāju, ka nav godīgi, kad viņiem ir tikai jautri, ja, ka šiem 3 vai cik cilvēkiem ir jautri. Es tā domāju, ka vajadzētu tā, lai mums visiem ir jautri. Tad, lūk, es izdomāju šīs sarunas ierakstīt, šo zvanus ierakstīt un publicējuši tā kā plašākai auditorijai, lai priecājās visi. Tad, lūk, dāmas un kungi, zēni un meitenes, neslēdziet ārā savus datorus, jo tūlīt sekos anonīmie zvani cilvēkam ar kameru. Jā. Labdien, vai sievietes var būt smalki? Noskaties. Ko darīt?
darīt, ja nav interneta? Nezinu, sāc strādāt. Pastāstīja, kādas laikas sievietes var būt malks. Bet zini, ko es esmu aizņemts tagad strādāju? Jā, tad es jums tālāk uzzvanīšu. Labāk nē. Labāk, jā. Labi, uzredz. Čau, atceries, tev vakar zvanīju par jautājumu, vai sievietes var būt malks. Teicu, kad tev atzvanīšu, tagad paskaidro. Es nezinu, pagaid, ko tu gribi? Kas man zvana? Meitene. Meitene vai kas? Ko lūdzu? Puisis. Kā sauc? Denis Junkins. Man jau zvanīja, ne? Šodien vienreiz. Nē. Nemaz. Čau, es tev varu pajautāt vienu jautājumu. Kas zvana? Cilvēks. Ko darīt, ja nav ko darīt? Nezinu, pamēģini izdzert indi. Izdzert indi? Jā, mums būs interesanti. Mums būs interesanti. Varbūt. Var man aizdot indi? Nē, bet nopietni, man nav laika šitādām sarunām. Kāpēc? Davai, Patiešām, ko darīt? Ja nav ko darīt. Cik tev gadi? Man? 16. 16 gados, nezinu, ko var darīt. Vecums drāst arī nevar vēl. Zert nevar, pipēt nevar, es nezinu. Garlaicīgi dzīvi jāmācās. Labi, kā? Tikai man nepārprotiet, ja? Es nekādā veidā negribu iedrošināt jūs man zvanīt, jo man arī ir daudz ko darīt un nav nemaz laika visiem un atbildēt un īstenībā tās tēmas.